Tā, treniņš Rolfam. Iesākam, protams, ritīgi izveidzināt. Visu muskulatūru. Uz vienu pusi, uz otru pusi. Atpakaļ. Atkal uz sāniem. Un aiziet tā, lai pēc tam nebūtu krampi. Valkam vienu plaukstu uz leju un stiepjam. Pēc tam plaukstu uz augšu, stiepjam. Kamēr jūt cīpslu. Tālāk. Ņem pilnu plaukstu, paceļ uz augšu un ar pirkstu brauc. Šeit ar malu. Laiž plaukstu lēnām lejā. Un tā 20 reizes pēc kārtas. Tālāk. Pēc tam atkal, tā ar abām rokām, pēc tam atkal izvēzinām. Atbrīvojam 2 reizes. Un tālāk. Stājamies pie sienas, izstiepjam elkoni un spiežam pāri. Tā, lai sāns piespiežās pie sienas. Un turam. Un atkal atbrīvojam rokas. Sagatavojam un pēdējais. Noliekamies slīpi, uzgaid nedaudz. Noliekamies slīpi uz ceļām. Plauksts noliekam un spiežam plauksts uz augšu. Paši pirksgals uz augšu. Bet pēc iespējas taisnāks rokas. Bišķiņ atpakaļ, ja sākumā smagāk, uz priekšu būs vieglāk. Nē, smagāk būs. Un turam. Iztaisnājam rokas. Vairāk vēl pavilc atpakaļ. Un tā 30 sekundes notur. Atpakaļ. Atkal tā, lai viss šeit plecs vingro. Un pēc tam stiepjam vienu roku pār otrai. 1. Otrs. Tad aizmugurē. Valkam. Lai širien cīpsls valkās. Uz otru pusi. Un atkal. Uz sāniem kārtīgi. Tā, lai jūt gan šeit, gan plākstīt. Kārtīgi uz sāniem, izapļojam, vēlreiz. Un tā kopsumā treniņš aizņem apmēram 20 minūtes.